Laik pa laikam uzpeld jautājums, kas ir Vēdas? Un tad kāds saka, tās jau tur kaut kādas indiešu teksti, indiešu kaut kādas zināšanas, tās tur lai viņiem ir. Tad kāds saka, nē, Vēdas ir vēl kaut kur citur dzirdētas un kaut kur vēl kaut kādās tautās vai kultūrās vai vēsturiskos laikposmos dzirdētas, nē, tās no turienes. Kāds saka, kāds no Irānas saka, kāds tur vēl kaut kur. Ļoti dažādi šīs versijas. Nu, tad mēģināsim saprast, kas tad ir Vēdas, no kurienes viņas nāk, un kas tad ir viņa avots. Nu, vēl arī ir tas stāsts, kā tad ir Vēda nozīme. Bieži vien saka, ka tās ir instrukcija dzīvei. Tad kāds saka, nē, bet instrukcija dzīvei jau nemaz nav iespējama. Vispār jau ir iespējama. Protams, ka neviens jau neuzrakstīs priekšā instrukciju, kā tev katru soli iet un virzīties pašam. Tie lēmumi ir jāpieņem, un pašām vien ir jāmācās tie lēmumi pieņemt. Bet tie principi, kā visums ir uzbūvēts, tie jau ir svarīgi zināt, un tie ir vēdiskās zināšanas. Vēdiskās zināšanas ir runa par to, kas ir universāls un kopējs visiem, kas nemainās laika gaitā. Vēdas runā par to, kas ir spēkā gan vienai vēsturiskam laikposmam, gan otram, kas nemainās atkarībā no politiskās iekārtas, no reliģiskās piederības, kultūras tradīcijas. Pavērojam savu dzīvi apkārt, un ir taču kaut kādas lietas, kas nemainās. Skābes reaģē ar sārmiem. Vai mainās politiskā iekārta vai nē? Skābes reaģē ar sārmiem. Jūs varat lasīt visdažādākos ideoloģiskos tekstus, bet fotosintēzes process norit, un viņš norit tā, kā viņš norit. Un jūs nevarat izmainīt ar ideoloģisku, vai propagandisku, vai reliģisku, vai kulturoloģisku, vai vēl kādu citu tekstu, vai lekciju lasīšanu fotosintēzes procesu. Tas nav jūsu spēkos. Laikam kāds to ir mēģinājis. Bet nevar. Ir lietas, kas mums ir kopīgas visiem, neatkarīgi no nācijas, tautības, reliģijas, ticības dievam vai neticības dievam. Ir lietas, kuram tām visām vienkārši nav nekādas nozīmes. Ja mēs ņemsim arī tādu ļoti būtisku mūsu dzīves lietu – mīlestību. Labi, mēs zinām, kā mīlestību mēs aprakstam šodien pašlaik, kā par viņu runā šodien, bet palasam kaut vai senos grieķus un romiešus viņu literatūru, vai tad tur ir principiāli atšķirība par to, kā viņi runā par mīlestību. Jā, dažādas detaļas, kas raksturo laikmetu, mainās, bet pati mīlestības būtība jau nemainās. Tā jau ir tāda pati. Kaut arī pagājuši vairāk tūkstoši gadu. Ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti fundamentāls visam, kas nemainās ne no kā. Un par to tad arī runā Vēdas. Tas tad ir šīs vēdiskās zināšanas. Un tāpēc mēs sakam, ka Vēdas, jā, viņas var būt instrukcija dzīvē, jo viņas iedod izpratni par tiem principiem un likumiem, kas ir fundamentāli pašas radības pamatā. Un izzinot šos likumus, tad mēs saprotam, kā pasaule ir uzbūvēta, kā pasaule darbojās, kā darbojās sabiedrība, kā darbojamies mēs, kā jūtamies mēs, ko mēs varam vai nevaram izdarīt, uz ko mēs varam virzīties, vai uz ko mums nevajadzētu virzīties. Nu, tā tad arī notiek mūsu garīga attīstība, ja mēs saprotam visus, gan materiālās, gan garīgās dzīves aspektus. Un kā tad šis materiālās un garīgās dzīves ir uzbūvēts, uz kādiem principiem darbības, jā, Vēdas ar to pastāst. Nu, tad arī rodas jautājums, kas tad tas Vēdas radīja? Vai tu tur radīji tur kaut kāds cilvēks, kurš tur viņus tur pierakstīja pirms vairākiem tūkstošiem gadu? Nu, kaut kur aptuveni pirms 3,5–4 tūkstoši gadu tur tie pierakstīšanas vecumi mainās, jā, tur dažādas veids, dažādos laika periodos pierakstīts. Kāda posma ir, kad 5000 gadu atpakaļ. Godīgi, Vēdu vecums nav zināms. Mēs vienīgi varam runāt par to laiku, kad viņas ir pierakstītas.
kaut kur aptuveni 1500–2000 gadu pirms mūsu ēras, jā, tas ir tikai pierakstīšanas datumi. Tie nav viņu sākotnējie radīšanas datumi. Un tāpēc ir ļoti kļūdaini viņas sasaistīt ar to laika posmu un to vietu, kur viņas ir pierakstītas. Kaut kur veidu zināšanas ir daudz vecāks. Ir kaut kur saka, teiksim, jā, ka cilvēki sabiedrība jau lieto veidiskā zināšanas 10 000 gadu vai vēl vairāk. Tie visi ir tikai pieņēmumi, mēs to precīzi nezinām un nav arī nekādu avotu, uz kuriem varētu stingri balstoties pateikt, cik senas viņas ir. Katrā ziņā tie ir daudz tūkstoši gadu, kā cilvēku sabiedrība lieto veidiskās zināšanas. Un būtībā, jā, tātad viņas runā par tiem principiem, kas ir pasaules radīšanas pamatā, kas eksistē jau daudz tūkstošus gadu, un par šiem principiem, kuri nemainās. Daudz kas mūsu zināšanas sistēmā taču mainās. Noteikti būsim pamanījuši, ka daudz kas zināšanas sistēmā, kas bija jau pirms 20–30 gadiem, vairs šodien tāds nav, un zinātniskajos atklājumos tur ļoti bieži notiek pārmaiņas, jau reizēm pat dažu gadu laikā viedokļi mainās ļoti strauji, tas ir normāli. Bet ir kaut kādas zināšanas, kas nemainās. Pretējie poli pievelkās. Jums patīk vai nepatīk, ticat vai neticat. Tā tas bija šodien, tā tas bija vakar, tā tas bija aizvakar, tā tas bija pirms 50 gadiem, tā tas bija pirms 300 gadiem un vēl senāk. Ir tātad kaut kādas lietas, kas nemainās, kas ir fundamentāls, kuras tad ir jāizzina, jo viņas ir radības pamatā, un ir kaut kādas zināšanu sfēras, kas nepārtraukti un dinamiski mainās. Būtībā jau Vēdas tad runā par to, ka materiālajā pasaulē viss mainās. Tātad ļoti fundamentāls apgalvojums. Materiālā pasaulē viss ir mainīgs. Un šis princips, šī zināšana nemainās. Tad materiālajā pasaulē viss iziet cauri 6 eksistences līmeņiem. Dzimšana, jeb rašanās, augšana, un tā ir attīstība, tad ir saglabāšanas stadija, jeb kādu brīdi eksistence stabilā stāvoklī. Bet šeit ir vienmēr tas noteikums, kādu brīdi. Tas brīdis var būt ļoti dažāds. Viņš var būt minūtes, viņš var būt gadi, viņš var būt arī 1000 gadu, bet viņš ir galīgs šis brīdis. Jā. Un tad ir arī tāds posms kā plakus produktu radīšana, ja līdzīgo produktu radīšana, ja vairošanās princips, tad ir novecošana un nāve. Arī klints iziet šiem pašiem procesiem cauri. Lai kā tur nebūtu, nav tādas klints vai kalna, kurš ir mūžīgs. Šī klints vai kalns sabruks pēc 100 gadiem vai pēc 1 000 000 gadiem. Par to mēs varam diskutēt. Jā, tas ir mainīgi, bet viņa kaut kad sagrupas. Tas ir princips. Runa par to arī šeit varētu rasties jautājums, kā tad to līdzīgo radīšanu klintīm? Pagaidiet. Klints sastāv no akmeņiem, akmeņi krīt no klints un vairojās un rodās kaut kas līdzīgs. Tātad ir šie 6 posmi materiālajā pasaulē, kuriem viss materiālajā pasaulē iet cauri. Un tas ir mūžīgs cikls, kurš nepārtraukt atkārtojas. Tas ir viens no ļoti fundamentāliem principiem. Un nekas materiālajā pasaulē nevar apiet, piemēram, šo principu. Bet pašas Vēdas ir mūžīgas. Viņas nemainās. Mūsu materiālā pasaule mainās nepārtraukti, bet pašas Vēdas nemainās. Vēdas nepieder šai pasaulē. Viņas ir nākušas no citurienes un nodotas mums lietošanai. Bet tas ir zināšanas. Tad, kā jau teicu, Vēdu vecums nav zināms. Un mēs, ko tad tur daudz varam arī zināt par mūsu pašu dzīvi, ko mēs zinām, kas notika pirms 50 gadiem. Daudz mēs tur īsti varam zināt, mums ir interpretācijas. Nu, labi, ja vēl kādam šķiet, ka viņš tur dikti zina, kas notika pirms 50 gadiem varbūt. Bet ko var zināt par 19. gadsimtu?
jau mazāk, bet atceramies, tās ir interpretācijas. Mēs spriežam par 19. gadsimtu pēc kaut kādiem daļdarbiem, bet daļdarbi ir rakstnieku vai dzejnieku redzējums. Vēsturē mainās nepārtraukti, tas ir viņas normāla parādība, viņas mainīties, tas nav tāds ļoti stabils avots arī, uz ko var pamatoties. Labi, vēl tas 19. gadsimts. Ko mēs zinām par 9. gadsimtu? Ko zinām par 1000 gadiem pirms mūsu ēras? Ko? Neko. Dažādas pieņēmumus skolā mācīts, jā, bet cik viņi ir patiešām patiesi, nav iespējams pat to pārbaudīt. Ko zināt par to, kas bija pirms 20 000 gadu? Ko? Vēdas runā par pavisam citiem laika periodiem. Tātad Vēdas runā par tādiem lietiem kā Brahmas diena. Ja? Brahmas diena ir 4 320 miljoni gadu. Ja klausieties, ieprāt 4 miljardi. Kas ir 4 miljardi gadu, godīgi sakot, cilvēku apziņā to ir ļoti grūti vispār saprast. Ir runa par Brahmas gadu. Brahmas gads ir 311 triljoni 400 miljardu gadu. Ko tas vispār nozīmē? Godīgi grūti saprast. Vēdas apraksta šādus milzīgu laika posmus. Ja? Tātad tas ir norāda to, ka Vēdas ir ārpus stāvošiem cikliem. Mēs esam šajos ciklos iekšā, bet Vēdas ir kaut kas ārpus stāv. Būtībā Vēdas jau paši stāsta, ka šie cikli ir tik gari, ar ko viņi beidzās, ar ko viņi sākās, kā viņi tur mainās. Noteikti esam dzirdējuši, ka tur ir dažādi periodi, tur ir dažādas jugas, un kā tad mainās garīgā dzīve uz planētas Zemes atkarībā no šiem lieliem laika periodiem, kas ilgst daudz tūkstošus gadus. Brihadaranyaka Upanišādās tiek teikts, ka ir 4 pamatvēdas – Rig, Jadžūr, Sama un Atharva vēdas. Un tur arī tiek teikts, ka vēdas ir radušās no augstākā dieva elpas. Vēdas pieder tam, kas atrodas aiz matērijas un laika ierobežojumiem. Tā ir absolūtā zināšana, tā ir tā, kas pieder dievam. Tātad tie ir tie principi, kas ir dievam piederoši, pēc kuriem dievs radītājs rada pasauli, ar kuriem viņš vada, virza pasauli. Tie ir vēdas, tās ir viņa zināšanas. Šīs nav cilvēka zināšanas. Un ir ļoti liela kļūda sasaistīt, ka vēdas tur ir indiešu vai slāvu vai varbūt tur argentīniešu vai afrikāņu vai Austrālijas aborigēnu cilšu vai vēl kaut kam piederošs. Nē, nekādā gadījumā. Tikpat labi tad mēs varam teikt, ka, piemēram, Pitagora likums, jā, tas tur grieķu zināšanas, tas tur grieķiem strādā. Pagaidiet. Vai tā Pitagora teorēma nestrādā arī citās pasaules daļās, citām tautām? Jā, Pitagors ir tās, kurš viņu noformulēja šo principu, kas ir dabā esošs. Vai, teiksim, arī Ņūtona likums. Vai visi šie 3 Ņūtona likumi, jā, viņi ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Tā ir specifiska angļu zinātne, un šie likumi darbojās speciāli angļiem vai Anglijas teritorijā. Nē, vienkārši Izaks Ņūtons bija tas, kurš spēja no visuma nolasīt šo informāciju un noformulēt viņu vārdiskā formā un nodot cilvēkiem. Jā, tas ir Ņūtona nopelns, ka viņš to nodeva šo informāciju cilvēkiem, bet ne jau viņš to izdomāja, viņš to atklāja un nodeva citiem. Viņš nav šī likuma autors, viņš ir atklājējis, tas ir nenoliedzami. Un tāpat ir arī vēdā. Vēdu principi raksturo visu mūsu dzīvi un pasaules radīšanas principus. Visiem, lai kādi mēs nebūtu, pasaules radīšanas principi ir pilnīgi vienādi. Nav tā, ka Ēģiptietim pasauli ir radīta pēc vieniem principiem, un Centrāla Amerikas indiāņiem pasauli ir radīta pēc citiem principiem. Tā nebūs taisnība. Tā ir viena tā pati pasaule, viņa ir radīta pēc vieniem principiem. Tas, ka mums tur var būt ļoti atšķirīgi mīti, tas, ka mums var būt ļoti atšķirīgs redzējums, tā jau ir mūsu daļa, mūsu problēma, mūsu zināšana vai nezināšana. Bet ja ļoti rūpīgi sāk analizēt šos daudzos mītus, tad pēkšņi dažādu kontinentu tautu kultūra pēkšņi sajiet vienā punktā un tur nereti nonāk pie vieniem un tiem pašiem atzinumiem. Nu, un te tagad ir jautājums, vai tad eksistē šīs te pilnīgās zināšanas, vai tādas maz ir?
Un tas ir ļoti būtisks jautājums, jo mēs jau teicām sākumā, ka veids tā ir tā instrukcija zināšanām, instrukcijas dzīvei. Lai to nedaudz saprastu, ir nedaudz jāpadomā par to, kā mēs uztveram informāciju. Informāciju mēs uztveram ar saviem maņu orgāniem, ar savām maņām, ar savām 5 maņām. Nav cita veida, kā mēs sazinamies ar ārpasauli. Tauste, dzirde, runa, redze, oža, garša. Tās ir tās lietas, ar ko mēs uzņemam informāciju. Citu kanālu īsti tā kā nav. Vienalga, lai kā mēs tur nedurk, lai kā tur arī nebūtu kāds tur teiktu intuīcija, vēl kaut kas, vēl kāds sajūts. Vienalga, mēs nonākam pie šīm 5 maņām. Mēs šīs 5 maņas nevaram apiet. Bet te ir uzmanīgi pavērojam, kā tad tās mūsu 5 maņas darbojas. Vai nav gadījies tā, ka skatāties uz kaut kādu krāsu, pēc kādu brīžu pasties otrais uz to pašu objektu, viņš izstās citā krāsā? Vai nav gadījies tā, ka skatāties, ka no rīta tas pats viens auduma gabals izskatās vienā tonī, pa dienas vidū, kad spīd saule, spilgtā gaismā viņš izskatās citā tonī, un vakarā slīpajās gaismās viņš atkal izskatās vēl citā krāsā? Vai tad tā nav gadījies? Vai tad auduma īpašība mainās no tā, cik augstu pie debesīm ir saule? Bet tā iznāk. Jo krāsa tā mainās. Garšas mainās. Vai nav gadījies tā, ka ir viena tā pati zupa, ēd 2 dažādi cilvēki, viens saka, šī zupa ir ļoti sāļa, otrs saka, ne, ļoti labi, viss ir tā kā vajag. Pagaidiet, tad kā tad īsti te ir? Viens saka sāļa, otrs saka nav sāļa. Te ir daudz subjektīvā momenta. Arī ar dzirdi. Vai tad mēs dzirdam visas skaņas? Mums ir dzirdēji ir ierobežojumi. Tas kā tāds piemērs, ja? Ir, ka mēs tur dzirdam kaut kādas augstākās frekvences, mēs vairs nedzirdām, un kļūstot vecākiem, mēs arvien problemātiskāk mums ir sadzirdēt šīs augstākās frekvences, mums dzirda mainās arī ar vecumu. Mūsu maņas ir ļoti tāds mainīgs un nestabils veidojums, un kurš piedāvām bieži kļūdās atkarībā no mūsu garākstāvokļiem, no mūsu emocionālajiem stāvokļiem. Tas nav tas īsti stabilākais avots, uz ko pamatoties, bet mums nav cita informācijas uzņemšanas avota. Un mēs, saņemot caur savām maņām informāciju, tad uz to balstām teorijas par savu dzīvi. Interesanti. Kas tad īsti šīs ir par teorijām un cik viņas ir stabilas? Redzat, balstoties uz savām maņām, kuras dod mums ierobežot informāciju, jo tā pati dzirde nespēja sadzirdēt visas skaņas, taču, zināt, ir piemēram ultraskaņa, kuru mēs nedzirdam, bet ir dzīvnieki redz, vai arī krāsa pasaulē ir vēl dažādi ultravioletrie un infrasarkanās krāsas, ko, piemēram, kukaiņi vai daži dzīvnieki redz, mēs atkal neredzam, mēs redzam tikai kaut ko ierobežot daļu no pasaules. Un te tagad rodās tas, ka mēs to jūtot, kad mēs uztveram tikai daļu no pasaules, mēs radām sev paši ilūzijas. Mēs sākam radīt to, kā nav. Mēs sākam kaut ko piedomāt klāt, radīt kaut ko tur savu. Tas notiek pilnīgi intuitīvi, nemanāmi. Šeit nevajag domāt par to, ka runa ir par apzinātu informācijas izkropļošanu. Tas ir bišķi cits stāsts, ja? Lai gan tas arī ar to saistās. Šeit ir to, cik mēs paši intuitīvi uzreiz kaut ko piekonstruējam klāt to, ko mēs neesam uztvēruši vai saņēmuši ar saviem maņu orgāniem. Tad mēs radām sev ilūzijas, un ilūzijas realizējot, dzīvojot ilūzijās, mēs radām kļūdas. Tas ir neizbēgami. Jo mūsu paši radoties šīs ilūzijas, viņas ir kļūdainas, viņas neatbilst realitātei, un tas novadīs pie kļūdām dzīvē. Bet mums ir ego, un ego ir tas, kurš dikti negrib atzīt kļūdas. Tā ir dabīga ego īpašība. Mums visiem ir ego, kuram vairāk izteikts, kuram mazāk izteikts, bet visiem viņš ir. Un ego dēļ ir gatavs pats kaut kādā veidā samelot, lai noslēptu savas kļūdas. Un tas noteikti neviļus. Nevajag atkal šeit domāt tikai par apzinātajiem meļiem. Ja? Šeit ir, ka mēs paši kaut kādā veidā kaut ko sakonstruējam un mēģinām visu tālāk attaisnot un pamatot ar pašu sakonstruēto, un būtībā jau tā ir samelošana, mēs
neatzīstam, ka mēs tur kaut ko sajūtām, sadzirdējām, sadomājām nepareizi. Cilvēkam ir 4 fundamentāli trūkumi. Tās ir dabīgas cilvēka īpašības, un tas nav nekas īpašs un nekas speciāls, bet viņas ir un viņas ir jāapzinās. Tātad mūsu maņas un sajūtas ir nepilnīgas. Mums ir tendence visiem iekrist ilūzijās, vairāk vai mazāk dziļākās ilūzijās vai netik dziļās, to var diskutēt, bet mums visiem ir tendence iekrist pašradītajās ilūzijās. Mums visiem ir tendence pieļaut kļūdas, un visiem mums ir tendence kaut kādā veidā apmānīt, lai sevi attaisnotu. Pasaules izziņa balstās uz šīm maņām. Padomājam vienu fundamentālu lietu. Ja jābūvē māja, un ja mājai uzbūvētie pamati nav īsti pareizi un droši uzbūvēti. Cik pareiza un droša būs māja, cik ilgi viņa stāvēs, kā viņa būs eksploatēta. Bet mēs izziņai izmantojam šīs maņas. Mēs balstam izziņu uz kaut ko nestabilu, mainīgu, bieži atkarīgu no mūsu emocionālajiem un prāta stāvokļiem. Tātad šī pasaules izziņas metode, kas balstās uz maņām, saucās pratjakša. Ir saprotams, ka viņa nav pilnīga. Tad ir otra pasaules izziņas metode, anumana, sanskritā viņa saucās, kas ir mēģinājums izzināt pasauli ar tādiem loģiskiem secinājumiem. Tad mēs nonākam pie tā, ka mēs saprotam, ka tās maņas viļ, tad sāksim loģiski domāt un izdomāt, kā tā pasaule varētu būt uzbūvēta. Sāksim domāt, kas tad atrodas ārpus mūsu sajūtām. Bet arī šeit ir tās pašas lamatas, jo visa tā informācija, kas ir iepriekš uztverta, ir nākusi caur maņām. Un tātad mēs savas loģiskās konstrukcijas balstīsim uz apšaubāmiem pamatiem. Un te arī ir vēl viena lieta, kas ir jāatcerās nedaudz par prāta darbību. Jā, prāts spēj veikt ļoti daudz un dažādas sarežģītas operācijas, bet būtībā, kāpēc Dievšķais mums ir devis prātu, prāta pamatfunkcijas un galvenie uzdevumi, viņam ir tikai 2 tie galvenie, kas viņam ir mums jāveic. Tātad viņa pamatfunkcijas ir pieņemt maņām patīkamo un atvairīt maņām nepatīkamo. Un te tagad turpinās vēl vairāk sarežģītību, nestabilitāšu un nesaprotamu lietu. Mēs automātiski sākam izdabāt savām maņām. Prāts sāk izdabāt savām maņām. Taču pavērot, mēs uzreiz atvairam to, kas mums nepatīk, to, kas negaršo, to, kas nav pieņemams. Tātad mēs daļu pasaules intuitīvi atvirzām no sevis. Bet jautājums ir izzināt pasauli. Izzināt pasauli tādu, kāda viņa ir, bet ja tu atraidi daļu pasaules, tad tu vairs neizzini pasauli tādu, kāda viņa ir. Tu sāc izzināt tikai daļu pasaules. Šis atvairīšanas process, nepatīkamā atvairīšanas process un patīkamā pievilkšanas process, arī notiek intuitīvi. Šeit atkal nevajadzētu akcentēties, ka uzreiz runa par apzinātiem krāpniekiem. Nē, šeit ir to, ka mēs intuitīvi koncentrējamies to, kas mums patīk. Bet tas nozīmē, ka mēs sadalām savu uzmanību vairs jau ļoti atšķirīgi, dažādām lietām atšķirīgi. Kaut kādām lietām mēs speciāli vairāk vēršam uzmanību, tas notiek intuitīvi, tas patīk, es tam vairāk pievēršos, es vairāk par to domāšu, un es nedomāšu par to, kas man nepatīk. Es neizzināšu to visuma daļu. Vai tādā veidā var izzināt pasauli, visumu, sabiedrību, ja tu kaut kādā veidā pat intuitīvi, vienkārši tam nepievērs uzmanību, vērsies no tā projām. Jā, ir ļoti normāli sevi pasargāt no nepatīkamā, tas ir normāli un tas ir pareizi, bet ir jāsaprot, ka tā arī ir visuma daļa, un arī viņam ir kaut kādas funkcijas šajā pasaulē. Te arī tad ir jāpadomā par to, kā tad notiek patreizējā informācijas un zināšanu iegūs sistēma, kā tad viņa Eiropā te mums darbojās, ja? Kā mēs rīkojamies. Ja? Tātad
mēs principā zināšanas pašlaik iegūstam, virziens būtu no lejas uz augšu, tā viņi varētu teikt. Tātad mēs uzkrājām daudz dažādus faktus, kurus tāpat mēs uzzinām caur savām maņām, un kuru pamats ir diezgan apšaubāms. Tad jautājums jau ir par to, vai mēs uzkrājam visus faktus vai atlasītos faktus. Ļoti bieži mēs uzkrājam tikai atlasītos faktus. Un šādi uzkrājot šos faktus, tad mēs it kā ar loģiskiem secinājumiem virzamies uz kaut kādu veselumu, uz kaut kādu kopējo principu, likumu izpratni. Ja? Un šādi notiek šis nepārtrauktais patiesības meklēšanas ceļš. Un tas noved pie tā, ka bieži ir jauna informācija, bieži ir jaunas teorijas, bieži ir jauni redzējumi. Tātad kaut kas ir bijis, cilvēks savācis kaut kādu informāciju, radījis kādu teoriju, bet nāk pēc kāda laikā cits cilvēks, viņš ir savācis citus faktus, viņš par šo tēmu rada citu teoriju. Un šīs teorijas bieži vien ir pretrunā viena ar otru. Un tā ir regulāri ikdienišķa parādība. Tātad šeit jau atkal vajadzētu padomāt, vai tad tā varētu būt pasaules izziņas procesā. Pasaule tad ir vienota. Redzat, veidiskā sistēma runā nedaudz par citu informācijas iegūšanas veidu. Šeit tiek uzskatīts, ka visas zināšanas jau ir, un zināšanas tiek nodotas no augšas uz leju. Tas ir lejopējošais zināšanu plūsma. Ja? Tātad absolūtā patiesība jau ir, mēs neko neizdomājam, mums vienkārši viņa ir jāpieņem, jāapgūst un jāizzina, kāda viņi ir. Visas zināšanas ir, viņas ir apkārt esošas. Ja? Un šī ir diezgan kardināla atšķirība izziņas procesā. Mūsdienu pasaulē ļoti svarīga ir operēšana ar informāciju, prasme operēt ar informāciju. Un mēs operējam ar informāciju, un mēs viņu izmantojam, lai apgūtu jaunas iemaņas, lai mainītu pasauli, lai kaut ko izdarītu. Mēs vācam informāciju, tātad, un lai pilnveidotu iemaņas, un lai mainītu pasauli. Šeit, teiksim, mūsdienās šodien ir pilnīgi normāli dažādas neklātienes apmācību metodas, bet tur ir vēl viena lieta, kā ir jāsaprot, ka tiek uzskatīts, ka mūsdienu pasaulē skolotāja galvenais uzdevums ir pašam būt par informācijas nesēju un apmācāmos, skolniekus, arī padarīt par informācijas nesēju. Tā bieži tiek pat runāts, ka skolotāji ir tie, kas nodod informāciju. Redzat, bet vediskajā tradīcijā tas ir citādāk. Šeit piedāvā citu modeli. Apmācības pamatā ir savas apziņas attīrīšana un savu īpašību attīstība. Savas apziņas attīrīšana. Tātad attīrīt savu apziņu no visām daudzajām ilūzijām, koncepcijām, kuras mēs saradām paši, kuras tāpat ir radītas uz ļoti apšaubāmo maņu darbību. Šeit tātad akcents tiek likts uz personīgo pieeju apmācību procesā. Šeit ir svarīgi kontaktēšanās ar dzīvo skolotāju, ar dzīvo personību, ar guru, ja? Kurš tad tev nodod zināšanas no augstākajiem avotiem, no autoritīviem avotiem. Tas ir pilnīgi cits apmācību process. Savēlkot to visu kopā, mums ir svarīgi atcerēties, ka mums tātad ir 3 iespējami izziņas varianti. Uz planētas Zemes vairāk viņu nav. Tātad viens ir ar sajūtām un prātdarbību, tā pratjakša, ja? Tad nākošais, kas bija anumana, ar loģiskiem secinājumiem un vispārinājumiem, bet viņš tāpat balstās sajūtās. Vai tad trešā metode – zināšanas, ko mēs iegūstam no autoritīviem avotiem. Tā ir šāpta. Tā ir tā, ko piedāvā vediskais redzējums, ja? Kad visas zināšanas ir pieejamas, tās, kas ir fundamentāli radības pamatā, ja? Un viņas ir gatavas un jāizzina ir viņas, nevis no daudziem empīriskiem faktiem, uz ko balstās mūsdienu zinātne, radīt kaut kādas koncepcijas. Būtībā jau šis vedisko tekstu apjoms ir ļoti milzīgs. Ja? Tiek uzskatīts, ka patreizēji zināmais sanskrita tekstu apjoms ir vairākas reizes lielāks kā visa
antīkā literatūra kopā ņemta vairākas reizes lielāks. Tur tiek saukti dažādi skaitļi darbu apjomam, tie cipari sniedzās ļoti lieli, darba apjoms tur iet miljonos, kas ir saglabājies, daudz kas ir iznīcināts laika gaitā. Vienalga pieejamo darba apjoms ir daudz reizes lielāks kā antīkā visa literatūra kopā ņemta Grieķija, Roma, jā, viss tur. Tas ir vairākas reizes vairāk. Būtībā visas šīs veidiskās zināšanas sistēmas dalās tādās divās ļoti lielās grupās. Šrutī un sritī. Šastras ir zināšana avots. Ja? Reizēm tur izdala trešo grupu nijāju, kā relatīvi apjomu ziņā krietni mazāku. Tie ir dažādi dalījumi, dažādi autori, dažādi vēsturnieki, dažādi veidisko zināšanu speciālisti, tur tās grupējums bišķīt mainīsies. Es rādu galvenās grupas tādā vienkāršotākā variantā. Tad paliekam pie tā principa, ka ir divas galvenās grupas – šrutī un sritī. Tātad šrutī tas ir tas, kas ir dzirdēts. Un paskatoties nedaudz sīkāk, kas tad īsti tur ir. Tur ietilpst šīs 4 galvenās pamatvēdas, ko reizēm saka, tas ir visveidisko zināšanu pamats. Tur ir vēl arī šis tas cits. Jā, bet šrutī ir šīs 4 vēdas – Rigvēda, Samavēda, Atkarvavēda un Jaģurvēda. Un Upanišāds. Katrā ziņā ir arī jāatcerās to, ka vēdām visām ir 4 daļas – Samhitas, Brahmanas, Araņakas, Upanišādas, ja, kur Samhitas tās ir mantras, dažādas svētības. Brahmanas, tas ir rituālu skaidrojumi, Araņakas rituālu un ceremoniju teksti, un tad Upanišādi šeit ir šie filozofiskā pieeja, filozofijas skaidrojumi, meditācijas, diskusiju teksti, skaidrojoši teksti. Tad kopā tiek uzskatīts dažādos avotos, arī būs dažāds vērtējums, kad dažās vietās norāda, ka Upanišāds ir 108, kaut kādos citos avotos norāda, ka tās Upanišāds tur ir skaitlis kaut kur pie 200 apmēram. Būtībā galvenās ir 10 Upanišādas, Katha, Kena, Mandukja, Aitareja, Taitrija, Čandogja, Prašna, Mundaka, Iša, Brihandaraņaka. Lai gan tur arī dažiem autoriem, dažiem veidu speciālistiem var mainīties par dažām Upanišādām, tur ir koncepcija, tur bišķīt pamainīt viņas, jā, bet kopumā tad mēs paliekam pie principa, šajā gadījumā 4 pamatvēdas un 10 galvenās Upanišādas. Tas ir tas, kas ir šajā veidiskās literatūras avotā, kas ir šruti tajā grupā. Ja mēs paskatāmies tagad sīkāk otru grupu, smriti, tas ir tas, ko atceras. Tātad šruti ir tas, kas ir pierakstīts, kas ir sadzirdēts no dievišķā, ko ir pierakstījuši tie, kas sadzirdēja vēdas, kas meditēja, iegūst šīs zināšanas, šīs augstākās zināšanas, kas ir visa pamatā, kā viņas pierakstīja. Smriti lielākā daļa jau ir radīts bišķīt vēlāk, vai pēcveidiskā periodā, tāpēc tur tā arī ir. Tas ir tās, kas dzirdēts. Viņas balstās vienalga šajā šrutī zināšanās, kas tur ir. Un te arī tad ir 4 galvenās grupas smriti. Tās ir Itihasas, Purānas, Vēdangas un Pančaratras. Vēdangas, tās ir tādas veidisko zināšanu palīgas sadaļas. Šeit pamatā runā par 6 galvenajām Vēdangām. Ja? Šikša, Čandra, Vjakarana, Nirukti, Džotiša un Kalpa. Pančaratras, tās ir vairāk rituālu apraksti, dievu pielūgsmes metožu apraksti, dievu pielūgsmes veidu apraksti, visdažādākie aspekti, kas saistās ar dievu pielūgsmu. Tas pamatā būs Pančaratras. Ja? Tad Purānas. Šis ir ļoti plaši dzirdēts un ļoti milzīga daļa.
purānas, tad ir 18 mahapurānas, jeb 18 galvenās purānas, kuras tad ir 3 daļās dalās satvika, 6 purānas, raģasa 6 purānas un tamasa 6 purānas. Tās 18 mahapurānas, un tad ir vēl 18 upapurānas, jeb purānas ar mazāku nozīmi skaidrojošās purānas. Ja? Purānās ir daudz dažādu šādu paredzējumu, prognozējumu, dievu skaidrojumu, mītu, leģendu. Ļoti īpaši starp šīm purānām ir Baviša purāna, kurā ir daudz dažādu nākotnes pareģojumu. Itihasas Ramayana Mahabharata droši vien, kad ir jau dzirdētas, ja, vismaz Mahabharata droši vien, kad ir dzirdētas, ja, tad šie tādi ārkārtīgi fundamentāli darbi. Būtībā Vēdās var atrast informāciju par visām dzīves jomām. Tā nav, ka Vēdās ir tikai kaut kādi tur dziļi, garīgi dzīves skaidrojumi. Nē. Mēs Vēdās varēsim atrast zināšanas par pasaules uzbūvi, par veselības jautājumiem, ajurvēda taču dzirdēta, piemēram, par arhitektūras jautājumiem, un tas ir vastu, piemēram, par socioloģiju, arī zināšanas mēs varam atrast, mēs varam daudz ko atrast par matemātiku. Purānās ir arī paredzēts tādas lietas kā Budas dzimšana, pasaules reliģija veidošanās, arī Bībeles rašanās ir paredzēti aprakstīti jau purānās. Šuva sutrā ir piemēram, jau norādīts gaismas ātrums pat skaitliskā formā. Viņš gan tur ir joģenās, tas ir vēdiskā ātruma mērvienība, bet viņi tur ir norādīti. Starp citu, purānās ir arī Pitagora teorēmas pierādījumi atrodami. Vairākus tūkstošus gadus pirms tam, kad vispār Pitagors šo teorēmu formulē. Viņš formulē viņu Eiropas cilvēkiem, bet purānās jau, Šupka purānā, tur jau Pitagors teorēmas pierādījumi jau eksistēja pirms tam. Būtībā, jā, tad Vēdās mēs varam atrast informāciju par visām dzīves sfērām. Visām dzīves sfērām mums ir kaut kādi ļoti fundamentāli pamatprincipi, uz ko viņas balstās, un šie principi ir svarīgi. Viņus izzināt, viņus saprast. Nereti rodās jautājums, ar ko tad sākt apgūt Vēdas, jo iespējams uzreiz sākt lasīt kaut kādas ļoti dziļi reliģiskus tekstus, rituāli skaidrojušus tekstus, varbūt, ka tas nav tas īstākais, ar ko sākt. Parasti tad vajadzētu varbūt arī atcerēties to, ka viens no tādiem darbiem vēdiskajā literatūrā, ar ko sākt, ir patiešām šī Bhagavad Gita. Viņa ir ļoti piemērota tiem, kas ir iesācēji. Viņā vēl nav tik daudz dziļi dažādu advaitas filozofijas skaidrojumu. Advaitas filozofija, lai sāktu lasīt, patiešām tur vajag zinām sagatavotības pakāpi. Līdz tam var nonākt. Ja ir vēlme to darīt, jā, bet vajadzētu ievērot zinām pakāpenību. Jā, Bhagavad Gita ir viens no tiem darbiem, ar ko var sākt. Jā, var sākt arī ar Mahabharatu vai Ramayanu, arī ar šīm itihasām. Arī tās ir tās metodas, ar ko var sākt. Iepazīt Vēdas, vēdisko domāšanas veidu, veidu filozofiju. Šīs 4 Vēdas, pamatvēdas, ja, tās ir tā kā tāds zināšanu koks. Tad Vedanta filozofija, tīri jau tāda ļoti padziļināta filozofija, ir šī koka ziedi. Un Šrimad Bhagavatam to varētu vērtēt jau kā vēdisko zināšanu nobriedis auglis, tas ir auglis. Šrimad Bhagavatam tā ir viena no purānām, ja, kas ir skaidrot to, ko tad var sasniegt un kas ir tas mērķis, pie kā tad nonākt. Bet jebkurā gadījumā katrs var šeit sameklēt atbilstošu savam zināšanu līmenim, savai spējai analizēt un domāt to, kas piemērots viņam šajā brīdī. Ar laiku mēs mainamies, mēs kļūstam zinošāki un mums jau ir jāiet kaut kur dziļāk. Tas ir dabīgs process, tas ir būtisks process un tas ir nepieciešamais process. Un lai mums visiem izdodas.